Kamēr daudzās Eiropas valstīs stārķu kļūst arvien mazāk, pie mums ik gadu atlido arvien vairāk šo gaiputnu. Kāpēc tā un cik draudzīga stārķiem ir Latvija? Šeit pie Tukuma, tāpat kā daudz viet Latvijā, šobrīd balto stārķu netrūkst. Tie ir labi pamanāmi savās ligzdās, perējot mazuļus, līgani pārlaižoties pāri laukam vai meklējot barību kādā pļavā. Un daudzi neiebilst, ja šie putni ligzdo māju tuvumā. Sadzīvojam ļoti labi, mēs esam priecīgi, ka viņš ir. Ja citās mājās uztraucās par to, ka gliemeži ir apēduši puķes un ziedus, tad mums tā problēma nav. Mums stārķis ir nolasījis visus. Viņš arī peles mums aplasa, kā jau laukos te ir. Un arī viņš neļauj vanagam šiverēt gar mājām. Uz šo ligzdu stārķu pāris ik pavasarī atlido jau 13. gadu. Un jau sākumā par savu mājvietu putni izvēlējās elektrības stabu. Tad, kad mēs sākām saimniekot, viņš jau bija pamēģinājis uz vadiem to ligzdu uztaisīt, jā. Un tad tajā pirmajā gadā, tajā sezonā, tad tā ligzda taisīja, un tas stārķis mums sagaidāja visādus elektrojokus, tādus elektrības jokus. Tieši uz elektrības stabiem šobrīd ligzdo lielākā daļa Latvijā sastopamo balto stārķu. Tāpēc Latvenergo un Latvijas ornitoloģijas biedrība vienojušies par sadarbību balto stārķu populācijas saglabāšanā. Pagājušajā gadā uz elektrības stabiem reģistrēts vairāk nekā 6600 ligzdu, un šāda mājvieta stārķim ir neviena netraucēta dzīvesvieta līdz brīdim, kad ligzda kļūst pārāk smaga, tās dēļ tiek bojāti vadi vai strāva pārtrūkst. Viņi sāk jau traucēt no tā brīža, ka viņi sāk to veidot, jo veidošanas procesē tiek izmantot visi pieejamie materiāli, drāšu gali, vadi un arī citu materiālu, kas vada elektrību. Un tas veido gan izslēgums, gan ligzda aizdegšanos, gan pat līdz stārķu bojājai. Ārkārtas situācijās elektropārvades līniju bojājumu gadījumā elektroinženieri ir tiesīgi ligzdu noņemt laikā, kad stārķi tajā neligzdo. Pērn šādu iemeslu dēļ noņemtas 527 stārķu ligzdas. Stārķim tā īstā vieta ir cilvēku veidot, nevis kaut kādā elektropārvades līnijā. Tas nav droši viņam. Jo augstāks spriegums, jo bīstamība viņam lielāka. Tā kā baltais stārķis ir īpaši aizsargājums putns, katra ligzdas noņemšana jāsaskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldi. Ornitologi skaidro, ka elektrības stabus stārķi savai mājvietai izvēlas kā alternatīvu. Bija tādi apvidi, teiksim, pirms 70 gadiem, kur pat līdz 100% ligzdu atradās uz kokiem, kur viņu pamatnes bija uzlicis cilvēks. Bez cilvēku palīdzības uz kokiem viņi praktiski ligzdot nevar, jo tad ir vajadzīgi īpaši apstākļi, teiksim, vēši nolauzt galotni. Nevienmēr, tomēr vairumā gadījumu cilvēka veidoto pamatni stārķi pieņem. Latvijā šobrīd ligzdo 12 000 balto stārķu pāru, kas ir aptuveni 5% no visiem pasaules baltajiem stārķiem. Vēl tikpat liels šo putnu blīvums ir tikai Lietuvā un Polijas ziemeļos. Mūsu lauki vēl nav pārāk noķīmiķoti, pārāk samēsloti, pārāk intensificēti to apsaimniekošanā, tā kā stārķiem vēl joprojām pie mums ir vieta. Daudzos ticējumus par stārķiem latvieši pārņēmuši mantojumā no vāciešiem, un ne visi atbilst patiesībai. Ja teiksim, ņem vērā to, ka ir tāds priekšstats, ka šie putni ir cēli un balti un visiem citiem palīdz un svēti un neskādi. Nē, tā tas diemžēl nav, tie ir vienkārši gaļēdāji. Stārķi barojas ar daudzām dzīvām radībām, sākot no kukaiņiem, vardēm un beidzot ar nelieliem putniem un čūskām. Atlidojis uz Latviju agrā pavasarī, viens stārķu pāris var izdēt līdz pat 6 olām un pēc aptuveni 5 mēnešu barošanās mūsu platumgrādos dodas ziemot uz siltajām zemēm Āfrikā. Ceļā šie gaiputni pavada vismaz mēnesi, kā galveno orientīri izmantojot sauli. Viņiem acīm redzot galviņās, tā ļoti vienkāršot izsakoties, ir iedzimts tas leņķis starp saules slēgtu un to virzienu, kurā viņiem ir jālido, teiksim, rudenī, lai aizlidot uz savām ziemošanas vietām. Arī Jurijs ik gadu seko līdzi garkājaino gaiputnu gaitām. Pie viņa mājas uz elektrības staba mājvietu atraduši Gerda un Kais. Tā vietējie te iesaukuši stārķu pāri. Построили здесь гнездо. И
живут, уже будет в этом году второе потомство. Тихенько, спокойненько чистят нам все. Лягушек, змей собирают. Mājas saimnieks ir priecīgs, ka lielie putni izvēlējušies likšdot viņas saimniecības tuvumā. Аист есть аист. Он дает надежду на все. Это ж так. Он же не будет жить там, где плохие люди живут. Обычно так было в старину и есть. Ornitologi iesaka atbalstīt balto stārķu populāciju un pavasari sagaidīt ar šiem gaiputniem izveidotu līgzdas pamatni uz kāda īpaša balsta, koka vai saimniecības ēkas jumta.